Tātad sveiks, Daini, atkal. Pēc ilgāka laika neesam tikušies, kā tagad saka, ēterā, jeb telefonā kādu mēnesi. Sveiciens, atpakaļ. Sveiki, Ilzi, sveiki, klausītāji. Jā, tātad tu biji savā atpūtas braucienā. Ko tu vari dažos vārdos pastāstīt? Es biju tādā atpūtas braucienā pa Melnkalni, bišķiņ Horvātija, bišķiņ Bosnija-Hercegovina, tā kā Balkānu pusē atpūtos no darbiem un no ikdienas raizēm, tā teikt, atstāju visu tur un atbraucu atpakaļ jauniem spēkiem. Baigi labi. Es tā, ka tu teici, ka tu uz turienes arī tā pači, ko es domāju, kā gribētos. Tu ieteiktu braukt atpūsties uz turieni? Horvātija. Patīk jūra, patīk kalni, tad noteikti iesaku aizbraukt. Es atvainojos par savu klepošanu. Tu ar ģimeni brauci? Es biju braucienā ar ģimeni un vēl 2 draugu ģimenēm, tā kā mēs tāds ģimenisks daudzīgs pulciņš bijām. Ar bērniem, nu baigie malači. Nu, lūk, es ar šodien atgriezusies burtiski tikko no Latvijas, atkal lidinos uz sanāksmēm biedrības, un tagad esmu atpakaļ, un tu esi atpakaļ, un mēs mēģināsim atcerēties, kur mēs palikām. Un tā pēdējā mūsu doma bija runāt par atbalstu. Kāds atbalsts ir vajadzīgs šizofrēnijas pacientam, un es atgādināšu, kas es esmu. Es tātad esmu mamma Ilze, un manam dēlam 20 gadus atpakaļ noteica šo diagnozi, un es runāju ar Daini. Jā, mani sauc Dainis, un man pašam ir uzstādīta diagnoze paranoidā šizofrēnija. 10 gadi iepriekš, kā jau kādu laiku sadzīvoju saslimšanu. Jā, tātad manam dēlam arī paranoida šizofrēnija, un es runāju biedrības būt blakus vārdā. Un kāpēc šī biedrība un kādēļ mēs ar Dainu runājam? Mums jau ir kaut kādi 3-4 ieraksti, viens man bija dēlu, tagad tas varētu būt 5. laikam. Kopā 5. jā. 5. jā. Nu tad man ir tā, es esmu palasījusi šo to un... Protams, arī pēc pieredzes, saka tā, ka tad, kad šizofrēnijas pacientam ir tā psihoze, viņš ieiet tādā psihiskā stāvoklī, kad viņš noliedz apkārtējos, viņš novēršās, viņš nepieņem palīdzību, un parasti tie ir ģimenes locekļi pirmie, kas to izjūt, ka pēkšņi tas dēls vai māte vai tēvs paliek mazlietiņ tādi negatīvi pret jebkādu palīdzību un tā tālāk. Kā tev bija? Nu, tajā laikā es biju tikko izšķīries no savas tā laika daudzenes un ievācies atpakaļ pie vecākiem, jo, tā teikt, pazaudēju darbu savā pirmajā epizodē un nebija spējīgs vairs samaksāt par dzīvokli, tā kā sāku dzīvot atpakaļ pie vecākiem. Un tad vecāki, kā varēja, tā man palīdzēja. Jā, bet, piemēram, jā, bet vecāki noteikti manīja, ka kaut kas ir izmainījies, ja? Vai viņi neteica tā, nu, Daini, tev jāgriež pēc palīdzības, kaut kas nav labi, vai tā bija, kad viņi teica, ka nav riktīgi? Nu, man jau tā pirmā epizode bija tāda ļoti smaga, un man bija uzreiz ar stacionāru, tā kā vecāki mani apciemoja stacionārā, un tad viņi arī uzzināja, tā kā tur man... Tur nekas tur nebija pamanīt. Tas bija tā pēkšņi un uzreiz. Nu, bet kā jau tu teici, ka sākumā pēc tās diagnozes nepieņem un zāles negribās dzert. Nu, kādas bija tev tā sajūtas ar vecākiem? Tev pašam bija grūti pieņemt slimību vai viņi pieņēma tavu slimību? Nu, ticēja, ka... To ir grūti atcerēties, tagad 10 gadi pagājuši, bet viņiem bija grūti pieņemt arī, jo, tas, ka paši ģimenē kaut kas tāds notiek, tas nevienmēr ir, tas nav nekas tāds pozitīvs, tā kā, jā.
Jā, nu man vecākiem lielākā problēma ir tā, kad viņi saka, ka tie bērni, viņi nedzer zāles, viņi saka, ka viņi nav slimi, un acīm redzot, ka viņiem paliek stāvoklis sliktāks un sliktāks, kad ļoti grūti palīdzēt, ja ģimenes loceklis neatzīst, ka viņš ir slims, ka viņiem ir jebkādas problēmas. Viņš saka, ka jums visiem ir problēmas. Tev tā nebija? Nu, nākošās epizodēs. Es kaut kā dzīvoju savu dzīvi, blandījos pa pilsētu, neko daudz nedarīju. Jā. Un tā, jā. Nu, grūti pateikt, tas bija tāds murgains periods, tie pirmie gadi. Jā. Nu, mēs nolēmām runāt par to atbalstu. Jā, tev ir ģimene, tev ir vecāki, un tagad, ja viņu visu nebūtu, tad un tagad, kā tev liekas, kur tu būtu? Nu, es droši vien būtu kaut kur vai nu uz ielas, vai nu slimnīcā, 2 varianti. Tur nav vairāk nekādu variantu arī nav, jo tas atbalsts ir ļoti nepieciešams. Ja viņš nav no tuviniekiem, tad neviens cits īsti arī nebūs, kas atbalstīs, jo to tā. Jā. Tu atbalstu ar uguni meklēt jau var, bet tie, kas viņu atrod, tiem tiešām paveicās, ja tā var teikt. Jā, nu tad, ja es tā pateiktu, vai tu piekrist, ka tie pacienti vai tiem, kam ir problēma, lai viņi novērtē, ka apkārtējie grib palīdzēt un pieņem šo palīdzību, jo ko darīs tie, kam nav neviena, jo izdeg jau tā ģimene cenšoties darīt visu iespējamo, bet ja nepieņem to palīdzību, nu te ir kā ir. Tā, nu, arī tās ir manas domas. Te vēl bija tāda lieta, kad mans dēls bija tikko iznācis no slimnīcas šeit Skotijā, un viņam uzreiz deva dzīvokli. Un es jau laikam to esmu pieminējis vairākas reizes, ka cilvēks, kuram nav problēmas, būtu ļoti laimīgs, ja viņam iedod dzīvokli, iedod naudu, tagad dzīvo patstāvīgu dzīvi. Man pateica speciālists, viņš ir pieaudzis, viņš to var. Un es vienkārši jūtu, kad, nu nav, viņš sāka ļoti uztraukties par elementārām lietām, par rēķiniem, par to, viss it kā gāja uz labo pusi, un tad es teicu, ka, nu, viņš nav spējīgs pats tā, viņam ir vajadzīgs atbalsts, jā, it kā var, bet ir jābūt šī palīdzība, nu, vienkārši ar kādu parunāt, tagad tu dari to un būt klāt, ko varētu komentēt šito? Teiksim, ja tev tagad arī iedotu, nu labi, ja iznāc no slimnīcas un tev ieliek vienu pašu un iedod naudiņu, vai tiktu galā? Kaut gan tu jau atbildēji. Nē, nu kaut kādu stūri jau vajag bišķiņu un kādu, kas palīdz iedot kaut kādu to režīmu. Jā. Jo savādāk tas dienas režīms arī ļoti palīdz. Jā, tu jau tā lieta. Mēs jau kā cilvēki esam diezgan slinki, ja otrs netiek celies un dari, un ja vēl nav noskaņojumi. Jā, nu, principā jau mēs esam uz vienas nots, jo es varu saku palīdzība, ģimene, tas ir ļoti svarīgi. Un neaizrunājoties gari, viena no manām tēmām, ne tēmām, bet vēlmēm bija pareklamēt, un varbūt tu padomā, ko tu gribētu vēl piemetināt, tas, kad arī ļoti liela palīdzība ir vajadzīga ģimenēm, jo katram tā situācija savādāka, katram tā slimība izpaužās savādāk, un, protams, ka sabiedrībā valda stigma, un cilvēki baidās par to runāt, atklāt, viņi kaunās, un NPVC gudri izsakoties, iztulkojot Nacionālās psihiskās veselības centrs, viņa iniciatīva bija izveidot biedrību, un tas bija apmēram gadu atpakaļ, un ievēlēja man par valdes priekšsēdētāju, mēs valdē esam 3 dāmas, un pie mums vienu reizi mēnesī brauc cilvēki no visas Latvijas, parasti tas ir pēdējā nedēļas, tā ko es tagad runāju, pēdējā mēneša nedēļā vai no otrdien. Es pareizi, pēdējā mēneša nedēļā, otrdienā vai trešdienā, nu laikam tagad pareizi, uz klīniku Pārdaugava mēs tiekamies,
Un ļoti daudz cilvēku saka, ka tā ir vienīgā vieta, kur viņi var atklāti runāt, uzzināt, kā citiem iet, atbalstīt viens otru. Un jāsaka godīgi, tur valda tik tāda īpaša atmosfēra, ļoti labsirdīga. Un mēs arī nolēmām pašā sākumā, lai cik grūti ir, mēs nerunāsim par tām negācijām vai kritizēsim dakterus un sistēmu. Mēs mēģināsim iespējas, kā palīdzēt. Tagad es garāk parunāšu, jo man tas ir ļoti svarīgi. Un arī tagad mūsu mājaslapā, kas ir www.būtblakus.lv, tātad būt blakus, arī ir jauna nodaļa jautājumi. Vecāki sarakstīja vairākus jautājumus, ko darīt tād. Tas tā kā juris, kas palīdzētu. Un speciālisti ir snieguši atbildes, tātad, ja kādu interesē, lūdzu ieiet un paskatieties. Un kamēr tu atpūties, un es arī te lidinājos, izskanēja presē diezgan daudz tieši par šizofrēniju, tava intervija, mana intervija, un man sāka zvanīt šizofrēnijas pacienti tavā vecumā, vecāki, ar tādu jautājumu, kā lūdzu palīdziet atrast darbu, ja? Un es jau tev minēju, kad mēs rakstījām projektu arī, lai veidotu šo te starpniecību pacients un darba devējs. Diemžēl mums naudiņu neiedeva un tālāk cīnīsimies. Un tad arī vēl viens jauns cilvēks teica, cik tas ir grūti, ka nav ne ar vienu ko parunāt. Man ir mamma, bet viņa neinteresējas, esmu viens pats, es nevaru atrast darbu. Un es atcerējos, ka arī tas bija viens no taviem mērķiem, ka tu varbūt gribēji veidot šo loku, dalīties ar savu pieredzi, ar cilvēkiem, kuriem ir tādas pašas problēmas. Kā joprojām tu jūties ar šo tēmu? Var jau mēģināt, bet laiks ir tik, cik viņš ir, un pašam ir savas lietas, bet, es domāju, ja man atradīsies kādā brīdī vairāk laika, tad es arī tam varētu pievērsties. Jā, teiksim, es nezinu, kaut kādu biedrību vai sajiet. Nākošais, ko es tomēr, tu esi ļoti drosmīgs, saka, ka es esmu drosmīgs, es gan neredzu drosmību, es vienkārši jūtu, ka tas ir jādara, bet vai tev ir tāds aicinājums satikties, ar vienaudžiem, kam ir problēma, vai tomēr negribētu? Es domāju, ka tā varētu būt sākotnēji kaut kāda drīzāk interneta vietne vai interneta fórums, kaut kas tam līdzīgs, jo, lai atrastu visu vienu laiku, kad tas varētu būt tā diezgan sarežģīti. Teiksim, varbūt, ka var mēģināt. Jā, jo ļoti daudzi vienkārši nepiekrīt intervijām, nepiekrīt runāt, negrib arī runāt tā, kā mēs runām, jo baidās, ka darba devējs ieraudzīs un uzzinās, un tas sāksies problēmas tās pašas stigmas dēļ. Tad man nākošais tāds atklāts jautājums, ja man kāds jautā, vai es varu dot tavu telefonu, varbūt kādreiz Zoomā parunāties, kādus padomus dot? Telefonu numuru? Jā. Jāstāsta, cik daudziem cilvēkiem man tas resurs arī ir tik, cik viņš ir. Jā, skaidrs. Principā tā tas ir, un tev ir ģimene, bet es domāju, ka to, ko tu dari jau tik tālu, mēs esam diezgan tālu tikuši, un man ļoti patika gan tava intervija, gan to, ka tu stāst, un arvien vairāk ir tādi cilvēki, kas tevis ietekmēti sāk runāt, un sabiedrība varbūt, ka sāks klausīties, ja? Un ko lai es te vēl piebilstu par savu biedrību? Jā, ieiet tanī lapā, aizpildiet formu un stājieties. Mums ir tik daudz jautājumu, arī šī tepat Dainim ir paveicies, ja tev darba devējs zina, un tev palīdz sakarā ar to, ja tā tu teici, ka viņi zina par tavu diagnozi. Jā. Jā. Man šobrīd, par cik es tikko esmu atbraukusi, man nav uz papīra uzrakstīts, bet ir tāda organizācija, kas arī tagad palīdz šizofrēnijas pacientiem atrast darbu, bet visgrūtākais ir atrast šos asistentus. Tātad es atkal aicinu cilvēkus, kas skatās, kas varbūt ir pāri pa pusmūžam un grib pāris stundiņas pastrādāt, un asistents tas ir tā, laikam veikals Rimī pagaidām ir vienīgais, kas ņem šos pacientus ar šizofrēniju, bet arī asistents tiek maksāta nauda.
naudiņa, un viņiem ir mazākas stundas, ja? Tāds aicinājums, bet es domāju, tas viss parādīsies informācija mūsu mājaslapā būt blakus. Nu, tā, es nezinu, cik mēs esam izrunājuši, vai ir kaut kas, mēs jau gudri uzrakstījām uz papīra, bet, nu, es tā esmu arī tā skrejoša, man vairāk nekas prātā. Ir kaut kas, ko tu gribētu pateikt šī jautājumā? Par sabiedrības un medicīnas personāla draugu tuvinieku atbalstu, ja? Arī, teiksim, jā, tu jau skaidri pateici, ja, ka tas ir ļoti svarīgs. Un mēs kā biedrība cīnāmies par to, lai kāds palīdzētu tuviniekiem un palīdzētu tiem pacientiem, kuriem nav tuvinieki, lai viņi nepaliktu uz ielas. Un man liekas, ka tas ir vērtīgi dzirdēt arī no tevis šo apstiprinājumu, ja, kad šī, kā saka, kā tu tur teici, nu tā, kaut vai tāda, tu tā gudru vārdu pateici, kas tas bija pa vārdā, virzīt. Nu, kas tas bija? Stūre ir vajadzīga. Stūre ir vajadzīga. Kāds tieši tā. Un arī vecākiem ir vajadzīga, nu, ja ne stūre, tā akumulators, tad, kad vairs nevar, kur var piezvanīt, pajautāt, vai tas ir speciālists. Nu, ar to mēs arī biedrībā nodarbojamies. Un man ir vērtīgi, ka tu piekrīti, kad ir vajadzība, tev ir palaimējies, bet tavā gadījumā tev ir ģimene, tev ir sieva. Kas vēl būtu tāds? Ja viņi nebūtu, nu, kas vēl būtu vajadzīgs, lai tu tā drošāk justos sabiedrībā? Man personīgi ir tāda lieta zinām, ka ārzemēs eksistē tā kā pirmā palīdzība tieši psihiskas saslimšanas gadījumā. Tā kā, ja cilvēkam paliek slikti publiskā vietā, tad tas cilvēks, kurš ir izgājis tādu apmācību, viņš ir spējis tā kā adekvāti palīdzēt. Un mana doma ir tāda, ka būtu pieejams apmācības cilvēkiem, kas strādā publiskās vietās, teiksim, sabiedriskais transports vai tur, nezinu, teātra personāls, tām līdzīgi. Jā. Tur tie darbinieki būtu apmācīti, viņi zinātu, kā rīkoties, ja pēkšņi kāds izstāsta, ka viņiem palicis slikti tieši psihiskas saslimšanas dēļ. Jā, es tev tur pilnīgi piekrītu. Un es pat neatceros kā, bet man liekas, mūsu laikā skolā, vai ne, es Anglijā strādāju tādās iestādēs un mūs apmācīja, kā rīkoties, kā runāt. Un man bija liels pārsteigums, ka pat policija nezina. Ja, pat policija nezina, kā slimnieks var reaģēt. Tur es tev piekrītu, bet tā bija viena no Annas, mūsu žurnālistes domām, nākošo interviju tieši veidot par to, kā sabiedrībā rīkoties, ja viņa redz, ka cilvēks ir psihiskajā krīzē. Tas ir ļoti, ļoti labs, tā kā tur mēs, varbūt tad atkal, jo viņa jau nezināja, ka mēs tā esam arī paralēli, mēs par to runājām jau otrajā laikam. Kāds nosaukums ir latviski podkāstam? Podkāsts? Nē, raidieraksts, manuprāt. Raidieraksts. Tad sauksim par raidierakstu. Man ļoti nepatīk tas vārds. Jā, tas gan būtu labi. Nu, jebkurā gadījumā mēs to arī daram. Mēs izglītojam sabiedrību, ka slimība ir slimība un šizofrēnija ir neviens neizvēlās, bet tad, kad cilvēkam paliek slikti, nu tad tāpatās kā sirdstrieku, taču sauc palīdzību un zina, kā rīkoties, vai tā ir elpināšana vai kas. Un tie daži soļi, un arī tu ieteici, kā rīkoties, ja, kad mierīgi, bez asiem vārdiem, neizsmejoši, nomierinoši, jo cilvēks ir ļoti satraucies jau tā. Taisnība? Tā viņš ir. Tā viņš ir. Nu, es nezinu, vēl Daini, ko tu vari tātad izglītošana, un tas jau būtu gan policija, gan, principā, visas sabiedrības. Izglītošana un runāšana un nekaunēšanās, ka, nu, jo psihiskās slimības, nu, tur viņai uzliec to nosaukumu vai nē, bet man liekas, ka, nu, tas ir mūsu laikmeta tāds izaicinājums, ka mēs dzīvojam ar visiem covidiem, un viss ļoti tādā saspringtā ģeopolitiskā situācijā un ar dārdzību un ar visu, un tās taču ir smadzenes, tas taču ir nu jau es tūlīt aizrunāšos, tāpēc es apklusīšu tagad.
Tā, Daini, vēl kas, ko tu varētu pieminēt. Tātad izglītošana, kā būtu, nu tu teici arī draugi pazuduši, vai tu izjūti to, ka kādu cilvēku, vai tu gribi teikt atklāti, jā, man ir šizofrēnija, vai labāk neteikt? Kā tu jūties, ja tur ir, nu neteiksim paziņa, bet svešāks gadījums, vai tu kaunies no tā, baidies, vai tu tomēr saki, jā, man ir tāda un tāda lieta? Atkarīgs no situācijas. Ja neviens man speciāli neko neprasa, tad tas nav kaut kas, ko es speciāli arī afišēju. Jā, tas gan. Bet, ja situācija nonāk līdz kaut kādam brīdim, kad man ir jāpasaka, tad man jau nav ko slēpt. Tas ir ilgus gadus esmu slimojis, un tas tā jau vienkārši ir, ka man ir saslimšana un viss. Jā, nu tev ir paveicies, ka tev darbs, bet stādies priekšā, ja cilvēks aiziet un pasaka, viņam ir šizofrēnija, cik viņam liels iespējas ir dabūt darbu, jebkur kā tev liekas, ja viņš aiziet un viņam uzdod jautājumu, varbūt pat neizdod, bet jāizpilda anketu, vai tev ir kaut kādas veselības problēmas, kā tev pašam liekas, kā citiem būtu? Nu, darba devējs var arī diskriminēt saistībā ar tādu saslimšanu, tā kā ar to jābūt uzmanīgam. Nu, vispirms jau droši vien pašam jāsaprot, vai tu esi spējīgs veikt tieši to darbu, kam tu piesakies, jo kaut kāds, tur, nezinu, darbs, kurš ir tur liela stresa apstākļos, tas būs daudz grūtāks, un arī, teiksim, stundas varētu būt nepieciešamas īsākas. Jā. Tā kā tādas nianses, bet svarīgākais jau ir tas, ka ir vēlēšanās atrast to darbu, un tā kā mums ir, kā jau tu minēji, tie uzņēmumi, kas Rīmī tika minēts, jā, kas tā kā nāk pretī un palīdz, tā kā mēs ejam uz priekšu, mums būs vēl došana uzņēmumi, kas būs gatavi atbalstīt. Tieši tā, un es saku, es neesmu īpaši gatavojusies un mazlietiņ te izplūstu, bet vēlreiz aicinu visu, kam interesē, ieiet mūsu mājaslapā, būt blakus LV, un es tur uzrakstīšu tieši, kāda organizācija nodarbojās ar palīdzēšanu atrast darbu, arī uz jurista atbildēm uz jautājumiem, kad uzdod ģimenes, ja nokļūst kaut kādās tādās situācijās, vai tie ir ātri aizņēmumi, vai tas ir īpašums un tā tālāk un tā tālāk. Un, nu, ko Daini? Man liekas, 20 minūtes jau ir pāri, man prieks, es jau sāku satrauties. Es domāju, ak, Dievs, es tev esmu satraukus, tu esi aizņemts cilvēks, ģimene, viss, un es vēl šodien sēdēju lidmašīnā, es domāju, Dainis ar man vairs negrib runāties, bet Dainis sāk gribēja, teica, laiciņš ir, un tad es mazlietiņ sasteidzos un nepaskatījos pierakstus, bet, nu, patīsim atpakaļ, paskaties, un tu komentārus esi palasījis kaut kādus? Tu skaties? Pārsvarā pozitīvi komentāri tie, kas ir zem YouTube video. Jā. Tā kā cilvēki atbalsta mūsu. Jā, nu, protams, ka mēs esam pašdarbnieki. Jā, un es ļoti atvainojos, ka es raustos un kustos un pārsakos, un Dainis ir tāds nosvērts, jā, es mācīšos no viņa, un būtu jau labi arī, kad mums kāds varbūt dotu tēmas vai padomus, kas interesētu, par ko mēs varētu runāt, un savukārt mēs varbūt pēc kāda laika. Ir kaut kas, Daini, ko tu gribētu vēl pacelt kādu jautājumu? Jautājumu droši vien šodien pietiks. Šodien noteikti pietiks. Paldies, es arī. Liels paldies visiem par izturību. Šodien ir tā saucamais Halloweens, ko latvieši nesvin, bet nu, 31. oktobrs tātad. Un paldies, Daini, paldies, kad mēs tā ātri, burtiski pusstundas savācāmies, nu, kas iznāca, klausies un tad saku. Un es ceru, piederīgi ietikties Plūdoņa ielā 1, klīnikā Pārdaugava novembra beigās. Sekojiet, lūdzu, būt blakus mājaslapai. Paldies tev, Daini, un paldies klausītājiem. Paldies un uz tikšanos. Uz tikšanos.